Sveiciens! Viens no maniem mīļākajiem augiem, sirds mātera, ievāc ziedēšanas pašā sākumā, tajā mirklī, kad viņš sāk ziedāt, tad tā griež tā kā galotnīca, stublājas, bet tā, lai ir kāds puscentimetrs diametrā pašam stublājiņam. Tāds baigi resnos kriest arī nevajag, un arī skatāmies, protams, arī, kur ir tāds tā kā jaunāks lapiņas. Augs jau pēc nosaukuma ir saprotams, kā viņš der. Pielikšu arī saitu uz mājaslapu, lai var palasīt par šo augu. Tāpat arī ir piecdēju mātera, kas noder, un efektivitāte tieši tāda pati. Šis ir tāds klasiskais augs. Es viņu audzēju dārzā, bet viņš daudz viet jau ir pārgājis sauvaļā. Un viņš arī diezgan izturīgs un arī ar citām zālēm spēja konkurēt un diezgan labu augu, un pat no viņa īstā vaļā nevar tikt. Tāpēc vēl viens augs, ko jūs varat ieaudzēt savus dārzā, vai, teiksim, pameklēt kaut kur sauvaļā, dabā. Tā kā augs ir vērtīgs, var izmantot viņam galotnīcu tinktūrās, un var arī lapiņas izmantot tējās. Galotnīca parasti tinktūrās tikai tāpēc, ka, ja jūs drusku nokavēsiet to novākšanu, viņai izveidosies tādi diezgan nikani daļi, asumi, dzelkšņi. Tādu tējā dzert nebūtu labi.